Sveiciens skatītājiem! Esam atpakaļ tiešrādē Oskara Kalpaka Rīgas tautas daļamatu pamatskolā, kur norisinās Latvijas Frīzbija līga. Un redzēsim tiešraidē sieviešu divīzijas spēli starp Valmieras Women un Moments spēlētājām. Un par to, kāda ir komandas sastāvi. Valmieras komandā spēlē Helēna Dreimana numur 4, Undīna Vektere numur 5, Sabīna Šmite numur 8, Evija Ārste numur 9, Krista Mierkalna numur 14, Elīna Krūkla numur 16, Baiba Lutera numur 18, Dārta Smilga numur 22 un Alisa Razminoviča numur 42. Savukārt Moments komandas sastāvā spēlē Inese Auziņa numur 2, Alīna Kiškurno numur 3, Paula Mestere numur 5, Gundeka Pastora numur 12, Inga Bleidele numur 16, Linda Gulbe 17, Dāca Cīrola 21 un Sandra Mino numur 22. Un komanda šobrīd jau ir sākušas spēli. Un par spēles formātu tas ir 35 minūtes un līdz 13 punktiem. Un šobrīd jau Moments ir gūšas pirmo punktu. Pēc aizvadītām 3 spēles minūtēm. Un jau šobrīd tiek gūts arī otrais spēles punkts. Atkal Momenta labā, un to gūs tad Sandra Mino pēc Dāca Cīrolas piespēles. Un par to, kā komandām ir veicies iepriekš. Sieviešu divīzijā komandas aizveda 3 apņus. Katrai komandai tiekoties ar katru 3 reizes. Un tad pirmajā mačā savstarpēji valmierietes ļoti pārliecinoši uzveica Moments komandu. Un tas norisinājās šeit pat šajā zālē. Savukārt otrajā pusmā, kas norisinājās Kocēnu sporta namā, Moments spēja tomēr noturēt savu vienu no līderu pozīcijām un uzvarēja valmierietes. Un tad skatīsimies, kā veiksies meitenēm šajā posmā. Pagaidām gan Moments ļoti pārliecinoši gūst šos punktus, tādus ātrus. Un skaistām piespēlēm, bez kļūdām pagaidām. Un kā arī viņas arī ļoti labi spēlē aizsardzībā. Un atkal tiek gūts punkts Momenta labā. Šoreiz to gūst Gundeka Pastora pēc Sandras Minovas piespēles. Un Momentam jau 3 punkti. Un aizvadīts 1-4 spēles minūtes. Un pārmetienu veids Moments ar disku Inga Bleidele. Un uzbrukumu uzsāks Sabīna Šmite no Valmieras. Un pirmā izskrējienā Dreimane. Ļoti aktīvs tāds Moments. Valmieretēm ļoti grūti atrast brīvu spēlētāju, kam padot piespēli. Pagaidām saspēlēs Šmite ar Dreimane. Un pirmā punktu Valmierai gūst Baiba Lutera pēc Sabīnas Šmites piespēles. Un Lutera ir pievienojusies komandai sezonas vidū, sākot no šī posma. Un aizvadīs tātad šo vēl noslēgumu 5. posmu sievietēm, kā arī fināla spēles. Un abas divas komandas ir nodrošinājušās ar daudz maiņām. Momentam ir 3 meitenes rezervē, savukārt valmierētēm veselas 4. Un šobrīd uzbrukumā Moments. Šobrīd ar disku Pastora pie laukuma sānu malas. Un aizsardzībā nospēlē Dārta Smilga no Valmieras. Un Valmieras meitenēm šobrīd iespēja uzbrukt ar disku. Šobrīd Evija Ārste. Izskrējienā Luterē. Tālāk Dreimane.
Un otrā piespēle pāri visām meitenēm Dārtais Smilgai zonā. Un valmierietis gūst otro punktu. Viņām arī skatītāji rindās daudz atbalstītāju. Iespējams, ka tas arī palīdzēs meitenēm spēlēt labu spēli. Un šobrīd notiek spēlētāja maiņa abām divām komandām. Un uzbrukumu sāk Ines Auziņa no tālākās zonas, aizsardzības zonas galā. Pirmā pretī Sandra Minova izskrējienā. Tālāk Gundega Pastora. Un nedaudz neveiksmīga svinga piespēle Henlera pozīcijai, kurā atradās Alīna Kiškurno. Un valmierietēm ar disku būs Krista Mierkalna jau ļoti tuvu zonai. Un laustā piespēle, kuru steidza Moments, tiek lausta aizsardzības sēktā puse un punktu atkal gūs Dārta Smilga, izlīdzinot rezultātu 3-3 un Valmierai jau trešais punkts pēc kārtas. Bija Moments spēlētājs, bet jau pie pirmajām piespēlēm ir dažas neveiksmes. Un uzbrukums pāriet Valmieras spēlētājām. Ar disku Evija Ārste un seko trešā piespēle pāri visām meitenēm. Un punktu gūst Baiba Lutere, izvirzot savu komandu vadībā jau par 1 punktu. Valmierietēm jau 4. punkts pēc kārtas šajā spēlē. Rezultāts šobrīd 4-3. Moments meitenes nedaudz apjukušas pēc tāda izrāviena no pretinieču puses. Skatīsimies, ko tad viņas paveiks šajā uzbrukumā. Šobrīd Ines Auziņa ar disku, tālāk izskrējienā Pastora. Tālāk Sandra Minova jau laukuma vidū. Un sāko piespēles zonā Dacai Cīrulai. Un arī tiek sekmīgi tā iezemēta. Un rezultāts tiek izlīdzināts 4-4. Un Sandra Minova veic pārmetienu, un Evija Ārste uzsāks Valmieras uzbrukumu. Izskrienā Baiba Lutere. Apakaļ saspēles vadītāja Ārstei. Un Sabīna Šmita tvēra Ārstes nākto piespēli pār aizsardzības spēlētāja Dacai Cīrulai un gūs punktu Valmierai. Un rezultāts šobrīd 5-4. Un puslaika pārtraukums būs pie 7 punktiem. Interesanti, tad kura komanda pirmā gūs šo atzīmi. Un Moments uzsāka nākamo uzbrukumu. Ar disku Inga Bleidele, tālāk Auziņa. Izskrējienā Kiškurno. Atkal Bleidele un spēcīga piespēle taisna zonā un nedaudz par nērtu zonas spēlētāju Gundegai Pastorai, lai to notvertu un iezemētu. Un piespēle pāri puslaukumam.
no Evijas Ārsas Dreimanai, un Dreimani ļoti ātri iedod brīvu piespēli Dārtai Smilgai, kura gūst komandai 6. punktu. Un Valmiera izvirzās jau 2 punktus priekšā. Un Krista Mierkalna no Valmieras veic pārmetienu. Un uzbrukumu uzsāk Dāca Tīru no aizsardzības zonas paša gala. Un pirmā piespēljoja pāri puslaukumā. Un nākamajā piespēlē, ko dod Pastora savai komandas biedrenei Miravai zonai, pa vidam to pārtver Baiba Lutere. Un atkal Valmierietēm iespēja spēlēt uzbrukumā. Un izskrienā Undīna Vektere. Tālāk piespēle gara laukuma sānu līniju Mierkalnai. Atkal centrā Vektere. Izskrienā Baiba Lutere un lēcienā arī ļoti skaisti notver piespēli. Tālāk Mierkalna pa līniju. Un tuvu zonai jau Sabīna Šmite. Atspēlē Mierkalnai uz laukuma vidu. Un sāko piespēles zonā Dārtai Smilgai. Un Valmiera atkal gūst punktu un dodas jau puslaika pārtraukumā. Rezultātu 7-4. Puslaika pārtraukums ir noslēdzies. Un rezultāts atgādināšu ir 7-4 Valmieras komandas labā. Un viņām arī šobrīd uzbrukums. Un Alis Razminovičs parāda, ka dosies uz brīkā cīmi. Un pirmā piespēle Dreimanai. Tālāk izskrienā vairākas Valmieras meitenes un disku iegūst Šmite. Un Valmierietis jau atkal gūst punktu. Šorīt Elīna Krūkla to iegūst. Un Valmierai jau ir divkāršs punktu pārsvars kā moments spēlētājiem. Rezultāts ir 8-4. Iespējams, tad atkārtosies pirmajā posmā piedzīvotā Valmieras uzvaru pār momentu, jo pagaidām meitenes ļoti apņēmīgi dodas, lai to sasniegtu. Bet līdz spēles laika beigām atlikuši vēl 20 minūtes, un tajā laikā vēl ļoti daudz, kas var mainīties.
Un moments šobrīd uzbrukumā un ļoti ātras dažas piespēles un Dāca Cīrula dod piespēli zonā Lindai Gulbei un moments arī gūst savu punktu. Rezultāts 8-5. Un pārmetienu veiks Sandra Mino no momenta. Un valmierietēm uzbrukums. Pirmā ar disku Krista Mierkalna. Uzbrukums sāk no tālāk aizsardzības zona gala. Tālāk saspēlē Dārta Smilga šobrīd pie laukuma sānu līnijas. Tālāk Baiba Lutere turpat. Un piespēle pāri visam spēlētājiem Kristai Mierkalnai. Lai arī nedaudz riskants piespēles, bet šobrīd vēl nereļ tās ir ļoti precīzas. Vienmēr savām komandas biedriem rokās. Un neliela nesprašanās starp Kristu Mierkalnu un Sabīnu Šmiti. Un piespēle tomēr izdodas ārpus laukuma robežām. Un moments savu uzbrukumu izmanto ļoti ātri. Un Inga Bleidela raida trešo piespēli Dācai Cīrulai zonā un gūst arī punktu. Un rezultāts šobrīd ir 2 punktu starpība 8-6 Valmieras komandas labā. Un pārmetiens Sandras Minos izpildījumā un atkal pirmā ar disku Mierkalna. Tālāk Evija Ērste. Izskrienā Razminoviča. Un seko piespēles zonā, bet tā jau ir ārpus laukuma robežām jeb autā. Un Dārta Smilga nespēja to iezemēt. Savukārt momentam toņu uzbrukumu uzsāks Ines Auziņa. Un pirmā izskrējienā Pastora. Tālāk Kiškurno, atvainojas Gulbe. Nākamā atkal Pastora pa līniju pagaidām spēlē moments. Netiek ārpus nosaktās puses. Tomēr tiek raidīta piespēle pāri visam laukumam Gulbei. Apakaļ Sandra Mino laukuma centrā. Auziņa pie laukuma malas un raida taisnu piespēle pa līniju Sandrai Minovai zonai. Un moments arī gūst punktu. Jau trešo pēc kārtas, un rezultāts ir 8-7, un rezultāts starpību samazināt līdz minimumam. Un Valmiera šobrīd uzbrukumā. Pirmā ar disku Evija Ērste. Pirmā izskrienā Lutere. Tālāk pa līniju Razminoviča. Un cenšas saspēlēt uz centru, bet tur pārtver piespēle Inese Auziņa un uzreiz ar pirmo piespēli raida to zonā Pastorai un moments izlīdzina rezultātu 8-8. Un arī gūst jau 4 punktus pēc kārtas. Un šobrīd komandām ir minūtes pārtraukums. Pēc cik straujiem izrāvienām abām komandām. Iespējams, ir grūti saprast, ko tad īsti dara pretinieks.
Jo gan Valmierietis izrāvās 4 punktus pēc kārtas priekšā. Un moments to arī ļoti ātri spēja. Burtiski 5 minūšu laikā guva 4 bezatbildes punktus. Un Inga Bleidele veiks pārmetienu. Savukārt Valmierietēm atkal iespēja spēlēt uzbrukumā. Un pirmo disku tvēra Evija Ārste. Tagad izskrejienā Baiba Lutere. Un nedaudz neveiksmīgi piespēle. Jau šķērso laukuma robežu ļoti ātri. Un Dreimana nespēja to tvert. Savukārt tagad Bleidele no momenta izspēlē. Un Krista Mierkalna lēcienā izsit disku Alīnai Kiškurno. Un gūs savai komandai iespēju spēlēt atkal uzbrukumā. Un ar pirmo piespēli Evija Ārste spēja raidīt to zonā, kur arī jau izskrejienā atrodas Dreimane. Un Valmierietis atkal jau spēja izvirzīties vadībā par 1 punktu, un rezultāts ir 9-8. Un līdz spēles laika beigām atlikušas 13 minūtes. Un moments sāk uzbrukumu no savas aizsardzības zonas galā. Izskrejienā Kiškurno. Tālāk Dāca Cīrole diezgan brīvā izskrejienā, bez aizsarga klāt. Tālāk Ines Auziņa. Atkal Kiškurno. Un ar mazu piespēlīti punktu gūst Sandra Minova. Un izskatās tomēr, ka brīdī, kad Kiškurno izmeta disku, ir bijis kāds pārkāpums, tāpēc šī punkta izspēle tiks pārspēlēta. Šobrīd tika atspēlēts disks atpakaļ Auziņai, tālāk Minovai, un Minova raida disku zonā. Bet atkal izskatās, ka ir bijis pārkāpums. Šādām diskusijām ir laiks 30 sekundes. Un izskatās, ka disks atkal tiek atdots 1 piespēle atpakaļ un situācija tiks pārspēlēta. Un uzbrukumā joprojām moments komanda. Tur ir disku saspēles starp Auziņu un Minovu, un punktu pēc Minovas piespēles gūst Kiškurno, izlīdzinot rezultātu jau 9-9. Un abas komandas pagaidām spēlē diezgan līdzīgi. Ir cieša aizsardzība no abām komandām. Savukārt pie pirmajām iespējām tiek arī mests disks zonā, cenšoties gūt punktus. Šobrīd saspēlē Mierkalne ar Ārsti. Sāk izskrejienā Dreimane. Atpakaļ Ārstei. Vēl diezgan tuvu komanda tomēr savas aizsardzības zonā. Tālāk Rūkle disku atpakaļ Ārstei pa līniju. Un seko trešā piespēles zonā, kur to arī tver Helēna Dreimane. Un Valmierietis atkal spēja izvirzīties vadībā par 1 punktu. Un rezultāts ir 10-9. Pārmetienu veiks Valmierietis Sabīna Šmita.
Un visu spēli uzsāks Ines Auziņa. Pirmā izskrējienā Dace Cīrule saspēles pozīcijā. Tālāk Inga Bleidele. Un ļoti cieši sēd valmierietes, jo moments spēlētā bija īsti nav, kur izskriet. Un tādēļ arī Dace Cīrule šobrīd deva tālu pirmo piespēli. Savukārt tā jau izskatījās, ka šķērsoja laukuma robežu pirms Gundika Pastora spēja to iezīmēt zonā. Un atkal valmierietēm iespēja gūt punktu, spēlējot uzbrukumā. Šobrīd Sabīna Šmīte ar disku. Izskrējienā Dārta Smilgā. Apakaļ Šmitē jau pāri laukumā. Tālāk Razmanovičs laukuma centrā. Atkal Šmite. Jau meklē iespēju dot punktu zonā. Un sako trešā piespēle un sekmīgi. Dārta Smilga spēja apspēlēt pretinieci un gūs punktu. Un izvirsa Valmieru jau 2 punktus priekšā. Un rezultāts 11-9. Un līdz spēles laika beigām atlikuši 7,5 minūtes. Un pagaidām joprojām spēles punktu limits ir 13 punkti. Šobrīd gan to sasniegt ir iespējas jebkurai no komandām, jo abas ir pierādījuši, ka spējāt spēlēties pat 4 punktus pēc kārtas. Un pēc neveiksmīga pārmetiena, kurš šķērso laukumu apmēram 3 metrus, 3 metru augstumā, Sanda Mino dodas uz brīvkārtzīmi un uzsāks uzbrukuma momentu komandai. Un pirmā izskrienā Pastora. Un sako nākamā piespēle, kuru tomēr izsit Elīna Krūkla no Valmieras. Un valmierietēm atkal uzbrukums. Pagaidām saspēle starp ārsti. Tālāk Vektere. Un īsti nespēja tvērt Krūklu šo piespēli, kas gāja pretkustībā, kā viņa skrēja. Un momentam atkal uzbrukums. Un tu zonā šobrīd jau Pastora. Un tiek raidīta piespēle Sandrai Minovai, kuru arī ļoti skaisti tiek iezemēta. Vēl zonas robežās. Un šobrīd rezultāts starpības tiek samazināta līdz minimumam. Un rezultāts ir 11-10 Valmieras komandas labā. Un pārmetienu veids Inga Bleidele. Savukārt punktu uzsāks Krista Mierkalna uzbrukumā. Un pirmā piespēle jau nesekmīga, to spēja pārtvert Ines Auziņa. Šobrīd laukuma centrā jau momentu spēlētāja Cīrule. Cenšas atspēlēt atkal Auziņai, laužot aizsargu sekto pusi, bet piespēle ir raidīta par augstu. Un Mierkalna uzsāks uzbrukumu no laukuma sānu līnijas. Saspēlē Razmanoviča un Šmite. Tālāk Dreimana. Un tika raidīta piespēles zonā, cenšoties salauzt aizsargu sekto pusi. To centās tvērt Krista Mierkalna līdz pat pēdējiem brīdim, bet nesekmīgi. Piespēle tomēr tika raidīta par stipru un par augstu. Un Bleidele no momenta uzsāks uzbrukumu no laukuma malas, no aizsardzības zonas. Pagaidām izskrējienu pa zonu. Tū zonai Cīrule un raida piespēle
Blaidelai zonā, bet arī šī piespēle ir par augstu. Un Blaidela nespēja to iezemēt vēl laukuma robežās. Un atkal Mierkalne ar disku uzsāk uzbrukumu. Tālāk to spēja tvērt Šmite. Baiba Lutere laukuma centrā jau. Krista Mierkalne izglābt vienu piespēli, kas bija laikam domāta tomēr kādai citai komandas spēlētājai. Un uzreiz raida piespēle zonā Helēnai Dreimanai. Un valmierietēm jau 12. punkts viņa labā. Un rezultāts 12-10. Līdz spēles laika beigām atlikuši 3,5 minūtes. Un šobrīd uzbrukums būs moments spēlētājiem. Razminoviča veic pārmetienu. Ļoti precīzi. Moments sāk uzbrukumu no tālākā aizsardzības zonas gala. Un ar 2 piespēlēm jau komanda tikus līdz laukuma pusē. Un zonā jau tika raidīta piespēle un Cīrula centās to tvērt. Bet tur jau atradās 2 Valmieras aizsardzības spēlētājas, kuras ir notraucējušas šo punktu gūšanu. Un Valmiera šobrīd uzbrukumā. Un Šmite ar disku. Centās dot piespēli pa līniju Evijai Ārstei. Bet tur jau atradās aizsardzības spēlētāji. Un disks netika notverts. Un šobrīd jau Cīrula no momenta. Laukuma vidū piespēlē Minuvai. Tālāk uz pretējo zonu laukuma pusi Pastorai, bet Pastora arī izlaiž disku no rokām. Un tagad jau valmieriete Evija Ārste saspēlēs ar Dārtu Smilgu. Atkal Ārstei. Tālāk Šmite. Atkal Ārstei. Un Ārste raida punktu zonā. Baibai Luterei un svin uzvaru. Rezultāts 13-10 un atkal valmierietes ir spējušas uzvarēt spēcīgās pieredzējušos momentus spēlētājs. Un vēl pat līdz spēles laika beigām atlikuši 2 minūtes. Tas nozīmē, ka uzvara ir bijusi ļoti sīva un pārliecinoša.